Minku un sapņu mežs. Reiz bija kāds mazs, pūkains kaķēns vārdā Minku. Viņš dzīvoja siltā maigā mājiņā pie liela ozola, kurā bieži dziedāja putni. Pa dienu Minku bija ļoti ziņkārīgs. Viņam patika lekt augšup un lejup, ķert saules starus un spēlēties ar draugiem. Bet vakaros, kad saule norietēja un debesīs parādījās zvaigznes, Minku sajūta, ka lēnām tuvojas miegs. Tomēr viena lieta viņu vienmēr mulsināja. Kas īsti notiek, kad visi aizmieg? Vai miegs ir tikai klusums un tumsa? Vai varbūt, aizverot acis, sākas vēl kāds noslēpumains piedzīvojums? Kādā īpaši skaidrā vakarā Minku uzkāpa uz sava iecienītā ozola zara un skatījās uz zvaigžņoto debesi. Viss izskatījās tik skaists un plašs, ka viņam šķita, viņš pats ir daļa no šī bezgalīgā zvaigžņu okeāna. Piepeši kaķēnam šķita, ka viņš dzird maigu čukstu. Minku, vai tu gribētu uzzināt, kas notiek, kad pienāk miega laiks? Balss bija tik klusa kā vēja pūtiens, bet tik maiga, ka Minku acu mirklī kļuva ziņkārīgs. Viņš paskatījās apkārt un ieraudzīja nelielu, zeltaini mirdzošu pūtni, sapņu feju. Viņas spārni vizuļoja kā mazi dimanti, un viņas seja bija tik maiga un draudzīga, ka Minku uzreiz sajūtās droši. Jā, es ļoti gribu zināt. Minku atbildēja. Kur tu mani vari aizvest? Sapņu feja pasmaidīja. Es aizvedīšu tevi uz vietu, kuru sauc par sapņu mežu. Tur tu redzēsi, kā tiek radīti sapņi un kā mierīgi un saldi iemigt. Gatavs doties ceļā? Minku uzreiz piekrita. Viņš cieši pievēra acis un pēkšņi sajuta, ka viņu apņem silta, viegla sajūta. Viņš jutās tā, it kā viņš lidotu pa zvaigžņu ceļu. Kad Minku atvēra acis, viņš atradās brīnišķīga meža vidū. Katra koka lapas spīdēja sudrabainā gaismā, un zeme bija noklāta ar mīkstām, mirdzošām sūnām.
gaisā virmoja viegla melodija, kas šķita kā vēja šalkoņa un putnu dziesma kopā. Minku, šis ir sapņu mežs, sacīja feja. Katrs bērns, kurš aizver acis un iekrīt miegā, nonāk šeit, pat to nenojaušot. Minku ieplēta acis aiz izbrīna. Vai tas nozīmē, ka visi sapņi rodas šeit? Jā, šeit sapņi aug kā ziedi, teica feja. Tie nogatavojas un lido pie bērniem, kuri guļ. Vai vēlies tos apskatīt? Minku pamāja, un feja viņu aizveda pa nelielu taku, kas veda uz sapņu dārzu. Sapņu dārzs bija pārpildīts ar visdažādākajiem ziediem, kas mirdzēja visās varavīksnes krāsās. Katrs zieds bija citāds. Daži izskatījās kā mākonīši, citi bija līdzīgi zvaigznēm, un vēl citi mirgoja kā mazas laternas. Minku, katrs zieds šeit ir viens sapnis, teica feja. Mazie bērni, kas labi uzvedas un mierīgi dodas gulēt, saņem viskrāšņākos sapņus. Un kā sapņi nokļūst pie viņiem? Minku jautāja. Kad bērni aizmieg, no šiem ziediem paceļas mazi sapņu putekļi, kurus nes sapņu vēji. Tie aizlido pie bērniem un uzbur skaistus sapņu stāstus. Minku piegāja pie viena zieda un viegli pieskārās tā ziedlapiņām. Viņš redzēja, ka no zieda izplūst maza gaismas dzirksts, kas pacēlās gaisā un pazuda sudrabainajā naktī. Tālāk feja aizveda Minku uz nelielu tiltiņu, kas bija veidots no sudraba pavedieniem un stiepās pāri dzidrai upei. Tas ir zvaigžņu tilts, viņa paskaidroja. Tas savieno sapņu mežu ar bērnu sapņu pasauli. Pie tilta stāvēja kāds sapņu sargs. Liels un pūkains radījums ar maigām acīm un garu mirdzošu asti. Viņš draudzīgi pamāja Minku un teica: Sveiks, mazais ceļotāji! Vai vēlies redzēt, kā tiek apsargāti sapņi? Jā, lūdzu! Atbildēja Minku. Sapņu sargs paskaidroja. Man ir ļoti svarīgs uzdevums. Es pārliecinos, ka neviens slikts sapnis neizlaužas cauri šim tiltam. Es uzraugu, lai visi bērni gulētu mierīgi un droši. Minku bija pārsteigts, ka tik daudz tiek darīts, lai viņš un citi bērni varētu mierīgi gulēt.
Kad Minku šķērsoja tiltu, viņš nonāca vietā, kur mirdzošas vēja plūsmas vijās cauri gaisam. Feja paskaidroja: Šie ir sapņu vēji. Tie savāc sapņu putekļus un nes tos pasaulē, kur guļ bērni. Minku pavēroja, kā sapņu vēji saudzīgi pacēla zvaigžņu ziedu putekļus un nesa tos tālumā. Viņš sajuta, ka vējš viegli glāsta viņa pūkaino kažociņu, un tas lika viņam justies ļoti mierīgam. Pēc garā ceļojuma Feja aizveda Minku uz īpašu vietu – Miedziņa namu. Tas bija veidots no sudrabainiem mākoņiem, un pa logiem plūda klusa, mierīga gaisma. Iekšā ir miedziņa fejas, kuras rūpējas, lai visi sapņi būtu maigi un skaisti. Teica Feja. Minku iegāja iekšā un ieraudzīja daudz mazu feju, kas rosījās ap sapņu putekļu maisiņiem un rakstīja skaistus stāstus, lai tie varētu pārvērsties sapņos. Viena no fejiņām pienāca pie Minku un pasniedza viņam nelielu zeltainu maisiņu. Šeit ir īpaši sapņu putekļi, Minku. Kad vēlies aizmigt, vienkārši ieelpo dziļi un izelpo. Tie palīdzēs tev nokļūt sapņu mežā. Minku paņēma maisiņu un sajūtās ļoti pateicīgs. Kad Minku bija pienācis laiks atgriezties mājās, Feja viņu aizveda atpakaļ uz zvaigžņu taku. Minku, vai tu tagad zini, cik brīnišķīgs ir miegs un cik svarīgi ir laicīgi doties gulēt? Viņa jautāja. Jā, Minku teica ar smaidu. tagad es saprotu, ka katrs miega mirklis ir kā brīnišķīgs ceļojums uz sapņu mežu. Kad Minku atvēra acis, viņš jau bija savā mazajā gultiņā. Viņš cieši apskāva savu sapņu putekļu maisiņu, ieelpoja dziļi un drīz vien iemiga, sajūtot, kā sapņu vēji viņu nes uz sapņu mežu.